Makoj tālāk. Šeit izsits, kujam bumbu tomēr pusspēlētām minūtēm. Makojs caurgainā, flotermetiens ir precīzs. Justins Makojs nereti redzam situācijas, kurās tieši viņš ievada Rīgas Zeļu. Diriģē Rīgas Zeļu uzbrukumu. Bērziņš palicis pret Makisiku, izšķirās par 3 punktu metienu, ir precīzs. Oķē. Raži no kanādiet un to mums kujam precīzs 3 punktu. Bērziņš. Helmanis ar kreiso roku un ar banku ir vaļā. Helmaņa aizseg. Šulcs no stūra. Ir precīzs. Makoja aizsegs. Pats Makojs atrod grozu apakšā Strelnieku un ir precīzs Artūrs Strelnieks. 14 punkti. Džēlinam Makrīriem. Bērziņam teicams. Dribls aiz muguras un atrod Artūrs Strelnieku, kurš ir precīzs. Vairs tikai 2 punkti starp komandām, vēl 4,5 minūtes. Mačs arī pasaules kausa kvalifikācijā. Tiesa gan ļoti niecīga loma viņam. Tur, bet Artūrs Strelnieks vēlreiz tikt pie vēl viens pārtverts bumbas, bet šeit Jurim Vīto. Makisik, tad koledžā viņš arī spēlēja kopā ar Colinu Castletonu, kurš šīs sezonas ievadāt jau otro puslaiku ar bumbu iesāk Zeļu un Robertam Bērziņam brīvs 3 punktu metiens. Ir precīzs Bērziņš. Ļoti sek. Krišs Helmans groza apakšā. Jurim Vītolam 3 punktu metiens. Ir precīzs Juris Vītols. Neizdodas to nokorlēt un Makojs ieskrienās. Un pievieno vēl 2 punktus Rīgas Zeļiem plus 9. Puslaikā viņam 5 minūtes laukumā. Makojs, 3 punktu metiens. Ir precīzs Justins Makojs. Nīts. Tāls 3 punktu metiens. Vītolam ir precīzs 3 punktu un šķiet varēja fiksēt arī. Šajā mačā Vītols caurgainā atrod Makoju no groza apakš. Teicams uz Helmanu atpakaļ Vītolam. Tālāk Makojam 3 punktu metiens. Makojam ir precīzs Justins Makojs. Makojam 3 punktu metiens ir precīzs arī šoreiz. Justins Makojs 20 punktu pārsvars Rīgas. Bērziņš ātrajā pārējā no krasta uz krastu Vītolam 3 punktu metiens ir precīzs Juris Vītols. 23 punktu pārsvars Rīgas Zeļiem un Bretam Nomam neatliek nekā. Rapls basketbolistiem, kas gan lielākoties arī ir bijuši neprecīzi šeit. Teicam ieraujās Makojs un pievieno vēl 2 punktus savam rēķinam. Tālunā iespēto, bet Makojs ir precīzs! Justins Makojs! 4 no 5 tālmet. Tiesneši noteikti visu redz labāk. Krišam Helmanim. Viņam ļoti rāks nebija pilna kontrola par bumbu Zeļiem. Un Rolands Šulcs otrā galā 2 punktu ar sodu jaunajam gulbenietim.